Sveiki! Mani sauc Linda Ādamsone. Es esmu sākumskolas skolotāja un izdevniecības skolas vārds matemātikas mācību līdzekļu autora sākumskolas posmam. Šobrīd esmu arī izglītības projektu vadītāja matemātikas jomā izdevniecībā un kopā ar radošajām komandām darbojos pie mācību līdzekļu izstrādes 4., 5. un 6. klases posmā. Ar 3. klases mācību grāmatas 2. daļas izstrādi esam noslēguši mācību līdzekļu izstrādi visā sākumskolas posmā. Arī 3. klases matemātikas mācību grāmatās skolēni turpina apgūt matemātiku kopā ar Lapsaini Miku, kurš parāda gan matemātikas saistību ar reālo dzīvi, gan sniedz dažādas padomus skolēniem, kas var noderēt matemātikas mācību procesa apguvē. Daudzviet grāmatā Lapsainis Miks diskutē ar padomdevējiem. Tas palīdz skolēnam redzēt matemātiku kādā sadzīviskā situācijā, saskatīt tajā kādu problēmu, kuru tad ir nepieciešams risināt un meklēt veidus, kā šo risinājumu varētu atrast. Mācību grāmatā esam iekļāvuši īsus video, kur ar praktiskiem piemēriem un darbošanos parādam skolēniem saprotamā veidā teoriju. Tas dod viņam iespēju arī mājās atkārtot to, ko viņš jau ir apguvis stundā, ja nu gadījumā kaut kas ir piemirsies. Tie ir pašu veidot video materiāli, kur esam meklējuši interesantas pieejas, kas palīdz skolēniem saprast konkrēto tematu. Grāmatas atgādnes ir izvietotas gan uz priekšējā, gan uz aizmugurējā iekšējā vāka, lai skolēnam būtu ērti atrast svarīgākās matemātiskās sakarības, kuras tiek izmantotas ikdienā. Veidojot mācību grāmatu, domājam par to, lai skolēns apgūtu arī pašvadības mācīšanās prasmes, un to palīdz nodrošināt šie snieguma līmeņa apraksti, kad skolēns var izvērtēt savu mācību procesu, paveikt to un to, kas viņam vēl ir jāturpina apgūt. Arī skolotājs var veiksmīgi izmantot mācību procesā šos snieguma līmeņa aprakstus. Viņam nav tie jāveido paši, bet tie jau ir pieejami un dod uzreiz jau skaidru virzību, par ko domāt un kam pievērst uzmanību. Mēs katrā atvērumā esam iekļāvuši stundas nosaukumu un skolēnam sasniedzamo rezultātu, lai būtu skaidra šī virzība, kas tad ir būtiskākais, kam šajā stundā jāpievērš uzmanība. Un katra temata atvērumā ir arī norāde uz tematu, kuru šobrīd skolēns apgūst. Katra temata sākumā ir atvērums, kurā Lapsainis Miks iepazīstas ar nodaļas padomdevēju. Tur ir saskatāmi galvenās lietas, ko šajā tematā apgūs, un arī sasaisti ar dzīvi, un arī uzskaitīti jēdzieni, kas tad būs tie, kas pa jaunam ienāks šajā mācību procesā. Ņemot vērā skolēnu vajadzības, īpaši domāju par to, lai teorija vienmēr būtu papildināta uzreiz ar vizualizāciju, kas palīdz skolēnam uztvert saturu, kā arī ar daudzveidīgiem piemēriem, un arī tiktu nodrošināta šī sasaiste ar reālo dzīvi, kas padara skolēnam šo saturu gan vieglāk uztveramu, gan arī vieglāk saprotamu. Uzdevumi ir sakārtoti sākot ar vieglākajiem un pakāpeniski kļūstot grūtākiem, attīstot šo prasmi lietot jaunās situācijās. Nodrošinot sasaisti ar reālo dzīvi, mēs palīdzam ar mācību motivāciju un palīdzam ieraudzīt, kur tad ikdienā ar šo matemātiku sastopamies, kas savukārt padara šo matemātikas saturu daudz praktiskāku un skolēnam nozīmīgāku. Domājot par caurviju prasmju apguvi, grāmatā ir iekļauti arī sadarbības uzdevumi, kurus skolēns veic pārī vai grupā. Šie uzdevumi nodrošina ideju apmaiņu skolēnu starpā un iespēju pašiem rast dažādus matemātiskus risinājumus dažādiem uzdevumiem un spriest par to daudzveidību. Tāpat arī grāmatā esam iekļāvuši praktiski veicamus uzdevumus, kur skolēns caur praktisku darbošanos var atklāt dažādas matemātiskas likumsakarības. Viens no piemēriem, kā skolēns mācās caur praktisku darbošanos, ir apgūstot tematu par masu. Šajā tematā skolēnam pašam praktiski jāveic objektu svēršana, datu pierakstīšana, pārveidojumi ar mērvienībām un tad arī šo datu analizēšana, salīdzināšana un spriešana par atbilstību kontekstam. Katra temata beigās ir atvērums Es protu, kur skolēnam ir iespēja atkārtot galvenās prasmes, kuras viņš ir apguvis temata laikā, un arī caur šo gatavoties pārbaudes darbam. Un būtiski, ka šī atvēruma beigās ir arī iekļauti svarīgākie sasniedzamie rezultāti, kuri tiks pārbaudīti arī pārbaudes darbā, un skolēnam ir iespēja jau izvērtēt to, cik labi viņam tas ir izdevies un kas ir tas, ko vēl vajadzētu pamācīties.
Grāmatas beigās esam iekļāvuši atvērumu Es protu uzdevumu atbildes, kas ļauj skolēnam arī veikt paškontroli un saprast, vai viņš ir uzdevumu veicis pareizi, vai tomēr ir kļūdījies un ir nepieciešams veikt atkārtotu uzdevumu risinājumu vai meklēt palīdzību. Mācību grāmatā esam iekļāvuši arī matemātiskas spēles, kas palīdz nostiprināt apgūto mācību vielu. Mācību grāmatas saturu papildina darba burtnīca, kur katram atvērumam mācību grāmatā ir atbilstoši lapus vai atvērums darba burtnīcā. Šie uzdevumi ir saskaņoti uz grāmatā norādīto sasniedzamo rezultātu un papildina grāmatas saturu. Darba burtnīcā ir iekļauti vairāk tādi uzdevumi, kur skolēns uzreiz var zīmēt vai rakstīt iekšā un ietaupīt laiku, piemēram, tabulu veidošanai un tam līdzīgu uzdevumu veikšanai. Mācību grāmatas un darba burtnīcas atvērums ir paredzēts 40 minūtēm, taču uzdevumi tajā ir daudz un tie ir daudzveidīgi, kas dod iespēju diferencēt mācību procesu, saprast, kuri ir tie uzdevumi, kas konkrētajā klasē būtu labāk veicami un kuri uzdevumi būtu atliekami tomēr kādai citai reizei vai atsevišķiem skolēniem, kuri ir gatavi darīt vairāk. Tātad ir iespēja izvēlēties starp šiem te uzdevumiem un atlasīt piemērotākos. Visi mācību grāmatas un darba burtnīcas atvērumā iekļautie uzdevumi ir virzīti uz sasniedzamā rezultāta apguvi, un arī tad, ja skolotājs izvēlas kādu no tiem neīstenot, sasniedzamo rezultātu var sasniegt pilnībā. Šobrīd notiek 3. klases skolotāja rokas grāmatas izstrāde. Rokas grāmata būs pieejama digitāli, un šajā rokas grāmatā būs gan ieteikumi vērtēšanai, gan tematiskais plāns ar detalizētu aprakstu, kas tad ir būtiskākās lietas, kas skolēnam ir jāapgūst, kam vajadzētu pievērst uzmanību šajā mācību procesā, arī idejas dažādiem papildus resursiem, kurus var izmantot stundās, un arī pārbaudas darbu paraugi un snieguma līmeņa apraksti. Pirmkārt, mācību grāmatas ir vajadzīgas tādas, lai tās atbilstu pamatizglītības standartam. Grāmatām noteikti ir jābūt tādām, kuras ir aktuāls skolēna šī brīža vajadzībām. Mēs zinām, ka skolēni ļoti mainās, tāpēc, ka mainās arī pasaule mums apkārt. Protams, grāmatām ir jābūt arī interesantām un saistošām, kas pievilina šos skolēnus, lai viņi vēlētos mācīties. Pirmā grāmata, kuras sarakstīju, bija matemātika 1. klasē, un es turpināju darbu arī pie matemātikas 2. un 3. klasē, jo šis ir darbiņš, kurš man ļoti patīk, un es redzu, ka man izdodas vizualizēt un padarīt šo mācību saturu skolēniem saprotamu un interesantu. Par 1. un 2. klases matemātikas mācību grāmatām esmu saņēmusi daudz labu atsauksmi, un man prieks, ka skolotājiem un skolēniem noder un patīk šīs mācību grāmatas, un tas dod arī motivāciju turpināt. Strādājot klasē ar savām grāmatām, sapratu, cik ļoti tā tiešām palīdz ikdienas mācību procesā. Daudz vieglāk ir sagatavoties mācību stundai, jo ir jau konkrēti atlasīti uzdevumi sasniedzamam rezultātam, kuri pēctecīgi seko viens aiz otra. Vairākus gadus strādājot sākumskolas posmā bez atbilstošām mācību grāmatām, es aktīvi veidoju pati savus mācību materiālus, kurus apkopojot, izveidoju arī šīs grāmatas. Manuprāt, ļoti būtiski, ka mācību grāmatu ir rakstījis praktizējošs skolotājs, jo viņš ir bijis stundā un viņš ir pieredzējis, kā skolēni mācās no paša stundas sākuma līdz beigām un zina, kas ir tās vietas, kur ir nepieciešams papildus atbalsts un kas ir tas, ko uztver ļoti ātri un viegli. Kā jau minēju, ar 3. klases 2. daļas matemātikas grāmatu noslēdzam visu sākumskolas posma matemātikas mācību līdzekļu izstrādi un turpinam darboties ar 4., 5. un 6. klases matemātikas līdzekļu izstrādi. Tiekamies!